Labdien, cienītās dāmas! Es esmu tērpa dizainere Sonita Pāveliņa un vēlējos jūs šodien iepazīstināt ar jauno rudens ziemas kolekciju uzņēmumā Vaidi. Uzņēmuma Vaida rudens ziemas kolekcija ir veidota 4 pamatkrāsu grupās. Tātad tumši zilais, dziļais sarkanais, pelēkais un smaragd zaļais. Kā katra gudra sieviete rudens ziemas sezonā savu garderobu iesāk ar mēteļiem, jo tās ir viesdrēbes, kuras prasa lielāku ieguldījumu un lielākas pārdomas, jo tās nosacīti veido jūsu garderobas pamatu. Šīs sezonas Vaidas mēteļu grupa ir veidota uz 2 pamatbāzēm. Tātad viens no siluetiem ir uz leju paplašinātais, un otrs ir klasiski taisnais ar 2 rindu pogājumu. Vienā mētelī akcentētas ir sievišķās līnijas, kas pasvītrots ar jostiņu, ļoti neparastu krādziņu, un savukārt otrs modelis ir daudz klasiskāks ar ādas apdarīti un 2 rindu aizdari. Kā šīs sezonas absolūts hīts materiāla izvēles ziņā ir žakarda piņums. Šis materiāls parādīsies Vaidas kolekcijā ļoti plašā spektrā. Šajā situācijā jūs redzat žaketi, kurai ir taisnas siluets, un viņa neparasta ar aizdars funkcionalitāti, jeb aizdars risinājumu. Var viņu atlocīt šādu un aizpogāt ar ādas apdarīti uz ārpusi, un var viņu aizpogāt kā klasisku 2 rindu aizdaru, un viss ādas apdars pazūd, un siluets un forma un izpildījums izskatās pilnīgi savādāk. Iegādājoties vienu žaketi, jūs iegūstat 2 modeļus. Šī žakete ir papildināta arī ar svārkiem. Svārkos ir ielaists priekšdaļā žakarda materiāls, pārējais viss ir gluda vienkrāsaina trikotāža. Vēl šajā kolekcijas grupā ietilpst arī kleita, kura ir fantastiska ar to, ka viņas sānu daļa ir gluda un tumša, kas izceļ sievietes siluetu, padara to slaidāku. Un vienlaicīgi, kā tādu mazliet graznāku ielaidumu, veido žakarda audums. Šī kolekcijas daļa, kas ir loģisks turpinājums iepriekšēji, ir interesanti ar to, ka šis neparastais raksts un tā novietojums ir radies pateicoties uzņēmuma Vaidas dizainerē. Arī šī kolekcijas daļa ir izpildīta pateicoties žakarda materiālam, tikai šeit viņš ir jau mazliet sīkāku rakstu, tiek piedāvāta melnā, baltā un sarkanā krāsu versijā. Bet īpaši akcentu es gribēju norādīt tieši uz šiem te sarafāniem. Melno, balto un sarkano, ko ļoti veiksmīgi var papildināt ar vienkrāsainu džemperīti. Šie modeļi ir interesanti ar savu ādas apstrādi, kas tiek akcentēta arī ar platu ādas jostu. Šo izstrādājumu grupu es gribētu izcelt arī tajā ziņā, ja viss iepriekšējās ir vairāk vai mazāk tomēr trikotāžas špinuma materiāls, tad šis ir tiešām austais vilnas materiāls. Zinot, ka ziemas pie mums tomēr mēdz būt vēsas un gribās šo te vilnas pieskārienu, viņš tomēr ir ekoloģisks, sildošs, un tātad šo modeļu grupu es jums gribēju piedāvāt tieši šī te materiāla izvēles ziņā. Bet vēl ir ļoti daudz interesantu detaļu arī šajos modeļos. Kā jūs redzat, principā modelis ir viens, bet dizaineri spēlējušies ar krāsām, ar pelēko melno, ar spīdīgo un nespīdīgo, ar detaļām un griezumu līnijām. Šai te konstrukcijas ziņā neparastajā žaketē mūsu dizaineri klāt piedāvā 2 svārku modeļus. Šo te īso, klasisko, ar sānu kabatiņām, ar šķēlumiņu aizmugurē, sievietēm, kas mīl īsus svārkus vai klasisko garumu, un otra versija vēsākiem vakariem vai dienām šos te garos uz leju paplatinātos svārkus ar ļoti interesanto kabatas risinājumu. Turpinot stāstu par rudens ziemas kolekciju, es gribētu radīt jums nelielu ieskatu arī uzņēmuma ekskluzīvās kolekcijas daļā, kas saucās Monika. Šajā brīdī kolekcija ir piedāvāta 2 nosacīti blokos. No virsdrēbju grupas es jūsu uzmanību gribētu akcentēt uz šo jauko kažokādas izstrādājumu. Nebīstieties, tas nav īsts, tā ir mākslīgā kažokāda, līdz ar to zvēriņi nav cietuši. Mētelis ir interesants ar savu griezumu līniju un siluetu. Tas ir uz leju nedaudz paplatināts, un ļoti aktuāls ir arī šis te kakla griezums. Aizdara ir veidota no spiedpogām, līdz ar to ir ļoti ērti viņu uzvilkt, novilkt. Ir pārdomāta arī odarīte, kas ir viskosas materiāls ar ļoti rotaļīgo pumpiņu rakstu. It kā klasiska veste, bet pateicoties šim te interesantajam, atraktīvajam pumpiņu rakstam, viņi jūsu ziemas un rudens vakars padarīs daudz romantiskākus un rotaļīgākus. No šī paša karakula veidīgā materiāla ir arī šāda te vestīte, kas papildinās gan klasisko stilu, gan brīvā laika stilu. Rudens ziemas sezonā mums visām gribās siltumu un spilgtumu. Un pateicoties šīm te kā klasiski lakoniskajiem tērpa modelim, bet 3 krāsu versijām, jūs iegūsiet šo
sievišķīgi, romantisko, omulīgo noskaņu. Es ceru, ka nelielais ievads jaunajā kolekcijā veicinās jūsos vēlmi apmeklēt uzņēmuma Vaidas veikals un veidot tieši savu individuālo stilu, pateicoties mūsu modeļiem.